Panda Dance Factory vadītāja, pasniedzēja, un es esmu dejotāja, un sieva foršam vīram un mamma ļoti enerģiskam divgadniekam. Es esmu uzaugusi Dobelē, bet šobrīd dzīvoju Rīgā, taču man šķiet, ka lielākā daļa mana laika un arī noteikti mana sirds un dvēsele pieder Dobelei un Dobeles bērniem un jauniešiem. Es dejoju kopš bērnu dārza vecuma, un es pieņemu, ka tajā brīdī tas ceļš aizsākās pateicoties manai mammai, gan jau kā ar visiem maziem bērniem, bet tāpat laikā man šķiet, ka tā ir vienkārši tāda dabīgā sajūta, kas mani uz to virzīja. Un pēc tam jau, protams, tādā pieaugušākā vecumā tas, kas mani dejā vilināja, man dejot vienkārši vienmēr sagādāja ļoti, ļoti lielu prieku un kaifu. Un tās emocijas, kas ir esot uz skatuves, to laikam vispār ļoti grūti izstāstīt. Un to man šķiet saprot, tie cilvēki, kas ir uz tās skatuves, un nekur citur dzīvē nekas cits man nav sniedzis tādas emocijas. Un tā ir tāda vesela emociju buķete, kas tur var būt, un nevienmēr tās ir varbūt pat pozitīvas emocijas, dažreiz tā ir kaut kāda varbūt arī vilšanās, jo kaut kas varbūt neizdodas, bet tās emocijas ir ļoti krāsainas un ļoti daudzveidīgas, un laikam tieši tas ir tas, kas man tajā dejošanā visvairāk vienmēr paticis, kad tur nav visu laiku viens un tas pats. Un, kad no tās dejas var iegūt tik ļoti daudz, un tas ir arī laikam tas vienīgais veids, kurā es varu sevi tā līdz galam izpaust, jo ļoti daudz, ko es varbūt nespēju vārdos izstāstīt, jo es to paturu sevī, bet caur deju es to var izlaist ārā. Man ir prieks, ka viņiem ir tā vide, kur viņi var atnākt, viņi runāties, pavadīt laiku kopā, ne tikai tur deju zālē, bet arī šeit, un to ir tik ļoti patīkami redzēt. Ja runa ir nevis tā kā par nodarbībām kā tādām, bet tieši tā kā par studiju, tad tīri fiziski pirmais solis bija vienkārši atrast telpas, kas, ja godīgi, bija ļoti grūti un joprojām ir ļoti sāpīgs jautājums, jo šobrīd mums šeit ir krietni par maz vietas, bet nav īsti ļoti daudz opciju. Vai, ja ir kādas citas opcijas, tās ir ļoti dārgas. Kaut kā veiksmīgi mums izdevās atrast, un tad burtiski 2 nedēļu laikā ļoti lielā ātrumā mēs visu paši izkrāsojām, izremontējām, cik mācējām, špaktelējām, krāsojām, kas attiecas uz tādu pilsētu kā Dobele, kas ir salīdzinoši maza, tad šeit galvenais ir darīt labāko, ko tu vari izdarīt, un ja tu to darīsi tā kā no sirds un būsi cilvēcisks tajā, ko tu dari, un cilvēcīgi arī atzīsi, ja tu esi kaut ko kļūdījies un izdarījis ne tā, tad reklāma tev nevajadzēs, tie cilvēki nāks pie tevis. Tāda pati galvenā vērtība ir šī mājas sajūta vai tā ģimeniskums un cieņa, jo mēs ļoti cenšamies jauniešos un bērnos ieaudzināt to savstarpējo cieņu, lai viņi ciena viens otru un lai viņi apzinās, ka viņu vārdi, darbi ietekmē cilvēkus viņiem līdzās un ka tā var būt gan pozitīva ietekme, gan kādreiz negatīva ietekme, lai viņi apzinās tās sekas. Un priekš manis ļoti ir svarīgi, lai bērni un jaunieši nodarbībās cenšas nevis tāpēc, ka viņiem ir bail no pasniedzēja, tāpēc, ka uz viņiem kāds varbūt paceļ balsi vai kā tā, bet tāpēc, ka viņi ciena to cilvēku savā priekšā un viņi vienkārši grib izdarīt savu labāko. Nākošās tās vērtības ir ticība sev un ticība tam, kad viss dzīvē ir sasniedzams, ja vien mēs veicam attiecīgus soļus un izvēles. Tas jau pavisam vienkārši, jo es uzaugu Dobelē. Es sākotnēji vadīju nodarbības Rīgā un pieaugušajiem, un es vienmēr biju domājis, ka es nekad dzīvē nestrādāšu ar bērniem. Jo man likās, ka tas ir ļoti, ļoti grūti, ļoti sarežģīti. Es strādāšu tikai ar pieaugušiem, ar jauniešiem, kas jau tādā saprātīgā vecumā. Bet nekad nesaka nekad. Un tad jau pamazām tās nodarbības aizgāja no pieaugušiem uz jauniešiem, un tad, kā es teicu, es ieraudzīju vienkārši to jauniešu acīs, to sajūsmu, to prieku, to visu, ko viņiem tā dejošana sniedz, un man šķiet, ka es vienkārši atgriezos savā bērnībā pie tiem saviem nepiepildītajiem sapņiem, un es to ieraudzīju un sapratu, viss. Es gribu dot viņiem to iespēju, kas man varbūt nebija.
Jā, un tāpēc, protams, Dobelē, jo Rīgā studija netrūkst, bet Dobelē gan. Es ticu, ka mums Dobelē ir ļoti talantīgi jaunieši, un ne tikai talantīgi, bet tas, ko es esmu novērojis par viņiem, ir tas, ka varbūt šeit mazpilsētās viņi saprot, ka viņiem nav tik daudz iespēju. Un tieši tāpēc viņi dara daudz vairāk nekā no viņiem prasa. Tāpēc viņi šeit ir daudz biežāk nekā ir tikai nodarbības. Viņi nāk un viņi mācās paši, un neviens viņiem to nav licis darīt. Viņi nāk un viņi trenējas, viņi iemācās jaunas lietas, kuras neviens viņiem cits nav mācījis. Un kas viss ir viņu paša tā kā ieguldījums. Un tajā brīdī man šķiet, kā es nevaru darīt. Tā kā iet tālāk, lai man viņi taču ir jāpalaiž kaut kur tur vēl pasaulē un jāpalīdz viņiem tur tikt. Un tajā brīdī attiecīgi man ir jāiemācās deleģēt visas tās citas lietas, lai es varu skatīties uz to bildi tālāk. Bet tas ir vēl tādā mācību procesā. Laikam, ka tas, ko primāri es ieteiktu, ir ticēt un nebaidīties lūgt palīdzību, ja tas ir nepieciešams, un lūgt padomus, jo man šķiet, ka mums Dobelē šeit ir ļoti atsaucīgi cilvēki, tīpaši tie, kas dara. Un darītāji, man liekas, vienmēr tikai priecājas, ja viņiem paprasa palīdzību vai paprasa pieredzi, un mēs tik ļoti daudz varam mācīties viens no otra pieredzi, bet ļoti bieži, tā, ka mēs kaut ko uzsākam darīt, man šķiet, ka mēs jūtamies vienkārši nērti jautāt palīdzību vai lūgt padomu, jums liekas, ko par mums tā kā padomās. Bet tieši pretēji cilvēki atbalstīs un cilvēki labprāt palīdzēs un pēc tam jau tiešām vienkārši darīt un ticēt, ka ir izdarāms.